Šoreiz mūsu ceļš ved uz Vidzemes pusi, lai cauri gadsimtiem izzinātu tās sakrālās vērtības un pagātnes laikmeta liecības, kas rodamas Limbažu novadā. Umurgas pagasts ir viena no Limbažu novada administratīvajām teritorijām. Tās vārds pirmo reizi rakstītajos avotos minēts 1509. gadā. Pati vieta attīstījusies ap baznīcu, kas celta 1496. gadā. It kā būtībā baznīcē mēs varētu svinēt jau šogad 550 gadus, bet jāsaka, ka laika gaitā tomēr vecā baznīca, no kā ir saglabājies tikai zvans lielais, tā ir laika gaitā gājusi dažādos karos un postījumos bojā. Mēs pat īsti nevaram apgalvot, kur atradusies šī te baznīca. Iespējams, ka tepat blakus, jo mēs atradām akmens pamatus šeit baznīcas dārzā. Šī te baznīca, viņas iesvētīšanas laiks ir 1728. gads. Iepriekšējais dievnams piederēja katoļu draudzei, un kā vēsta nostāsti, tās nozīme cilvēku garīgajā dzīvē ir bijusi ievērojama. Pati vieta ir bijusi ar svētvietas nozīmi, kur dievlūdzēji braukuši pat no tālienes. Jāsaka, ka šeit ir praktiski bijusi lielākā draudze visā Vidzemē gandrīzai, un, ja ticam veciem visitācijas papīriem un mācītāja Reisnera pierakstiem, tad šī te ir bijusi tāda pati svētceļojuma vieta, kā Aglona kādreiz šeit ir cilvēki nākuši. Un ir pat nostāsts, ka šeit baznīcas dārzā esot bijuši pat akmens tēli, ko nākuši pielūgt cilvēki pat no Jūrmalas puses, lai dabūtu sev veiksmīgas darbus un veiksmīgas zvejas laiku, lai būtu. Reformācijas laikā baznīca kļuva par luterāņu draudzes īpašumu. 19. gadsimta otrajā pusē par mācītāju strādājis rakstnieks un pirmo latviešu dziesmu svētku organizētājs Juris Neikens, par godu kura piemiņai pie baznīcas sienas atrodas arī piemiņas plāksne. Pats dievnams vairāku gadsimtu laikā ir apvīts ar daudziem nostāstiem un leģendām. Tāds interesants notikums ir, es domāju, ka pilnīgi iespējams, ka tas tā arī ir bijis. Tad, kad tika pārbūvēts baznīcas zvans un uzlikts augšā gailes, tad esot būvmeistars, esot gribējis teikt runu. Un tādā brīdī sastatnes sašķobījušās un esot nokritošas. Un, protams, būvmeistars palicis augšā zvanu tornī sēžot. Un viss stāv apkārt, šausmas, ko tagad darīs, būvmeistars netiek zemē, tagad laikam būs viņam jāmirst. Un garām esot gājis viens budrs vecītis, viņš teica, ko jūs raudiet? Viņš saka, tev vīrs zeķis ir kājās? Jā, ir zeķis. Tā izādi to zeķi. Piesient vienu zeķi, to diedziņu otrais zeķi, nolaid to diedziņu lejā, mēs piesiesim šņurīti. Tu apsies to šņurīti ar baznīcas torni, tad tiks lejā. Reāli, ja tā varētu būt. Un liela daļa šos te nostāstus un teiks ir pierakstījis cilvēks, kas šeit ir kalpojis baznīcā kā erģelnieks. Un tas ir Mārtiņš Bērziņš. Fotogrāfijas arī ir daudz pateicoties viņam tieši. Kalpojis šeit kā erģelnieks, kas strādājis arī draudzes skolā. Līdz ar to mēs šos daudzās nostāstus arī zinām vairāk vai mazāk. Umurgas baznīca savā pastāvēšanas laikā piedzīvojas daudz dažādas pārbūves. Krāšņāko no tām dievnams piedzīvojas uz savu 400 gadu jubileju, kad sakristejas un altārdaļas rūtīs tika ievietotas vitrāžas, kur daži no gabaliņiem saglabājušies līdz mūsdienām. Ēkā, protams, ir atsevišķi priekšmeti, kas ir valsts nozīmes kultūras piemekļu, un runājot par aprīkojumu, tad ir, protams, interesanta vēsture, kā šis aprīkojums ir veidojies. Ir ļoti interesanta lieta, ka ir mūsu baznīcai kādreiz Vainažu mužnieks dāvinājis ļoti skaistu krucifiksu, kas ir bijis tāds paliels, apsudrabots ar visu dāvinājumu uzrakstu, un tā gadījās, ka 1990. gadā šo krucifiksu nozvaga baznīcai. Bet jāsaka tā, ka, paldies Dievam, viņš bija apsudrabots, nevis sudrabs, tā viņš būtu pārliec, bet 2005. gadā šis krucifiks atgriezās mūsu baznīcā. Baznīcas apgaismojums mūsdienās ir elektrificēts, taču agrāk krāšņajos kruņlukturos laistījās sveču liesmas. 16. gadsimta beigu un 17. gadsimta sākuma kruņlukturi ir atjaunoti, lai tos lietotu draudze baznīcas īpašajos notikumos. Ja ticam nostāstam, tad Birs Kancelis ir bijis pat kādreiz sveču turis, tad aicināja sveces, un sveču degšanas ilgums norādīja, cik ilgi mācītājs drīkst sprediķi runāt, ka svece ir izdegusi un sprediķis jāveic. Un viss dvēseliskākās runas esot tiešām bijis Jurim Neikanam, kas varēs pat pusotru stundu sprediķi norunāt, un cilvēki bijis baznīcas stāvgrūdām pilna. Umurgas evaņģēliskā luteriskā baznīca var lepoties ar tās 1848. gadā uzstādītajām unikālajām Rīgas ērģeļmeistara Augusta Martina ērģelēm. Šīs te ir būtībā vienas no visgreznāko viņa ierakstu virsērģelēm. Uzstādīt
uzstādīts un kalpojušas. Protams, sākumā ir ar plēšu minējiem bijušas, pēc tam jau pamazām ir bijuši dažādi remonti 24. gadā, un pēdējais jau bija 2007. gadā, kad uzstādīja jau motoru, lai nebūtu jāmin kārtīgi minējam, bet par godu šim te notikumam 2007. gadā mūsu novadnieks Uģis Brauliņš pat ir sacerējis spaņdarbu speciāli šīm te Umurgas ērģelēm. Draudze rūpējas par dievnamu un tā kultūra vēsturisko mantojumu. Drīzumā plānota altārdaļas restaurācija, lai arī pati altāra glezna un tās rāmējums atgūtu agrāko gadus posmi. Ja kāds vēlas iekļūt baznīcā, mēs ļoti, protams, labprāt gaidām viņus, bet ikdienā baznīca ir slēgta. Ir dienas, kad mums ir koncerti, ērģeļu mūzikas koncerti, mums ir kora mūzikas koncerti, bijuši ļoti skaisti, bet ja cilvēks vienkārši brīvdienā grib redzēt baznīcu, tad ir jāsazinās ar evaņģēlistu Ivanu Cēri vai kādu no cilvēkiem, kas te pat tuvumā dzīvo, un varēs atnākt un varēs man atslēgt baznīcu un apskatīties. Tālākais mūsu ceļš ved uz Aloju. Alojas pilsēta atrodas vietā, kur kādreiz ir bijusi lībiešu apdzīvota vieta, kas saukta par Ale, jeb vārda senleja nosaukums. Vēstures avotos Alojas miests pirmo reizi ir minēts 1449. gadā. 1565. gadā Alojas un Stakenbergas mūžas nonāk Fabiāna Ungara īpašumā. 1508. gadā Rīgas virspīskaps atļāvis Ungurpils baronam Ungaram savā mūžā dibināt vikāriju, pēc tam 1534. gadā tiek dibināta Alojas evaņģēliskā luteriskā draudze. Pašreizējā Alojas luterāņu baznīca dievnamu godam iesvētīta 1776. gada vasaras svētkos. Pati pirmā baznīca tika uzcelta 1555. gadā. Tā bija koka baznīca ar salmu jumtu. Ļoti vienkārša zvans bija blakus zvanturī, bet kā jau koka ēka, ilgi tādas ēkas nekalpo. Un jau 16. gadsimta beigās, 17. gadsimta sākumā, tīpaši pēc Polijas-Zviedrijas kara, baznīca ļoti sliktā stāvoklī. Un vietējā draudze un cilvēki nolēma, ka to vajag atjaunot. 1650. gadā tiek celta jauna baznīca. Un tā šoreiz arī ir koka baznīcas salma jumta, tikai tā altāra daļa ir izveidota no mūra. 17. gadsimtā 60. gados, kad Alojā ierodas vizitācija, tad ir konstatēts, ka tā māla klona grīda ir vienās bedrēs. Un tad vizitācijas komisija ieteica, ka katram zemniekam ir jāved līdzi dēļi un sava kapa vieta jāapdarina dēļiem, lai tā grīda būtu gluda. 1726. gadā šo otro baznīcu atjauno un tad arī izveido dēļa grīdu, tā kā pēc tiem noteikumiem, lai būtu tādas starpas palielākas, tur 2,44 metri plata starpa, tās atstarpes, kurās tad guldīt šos mirušos un dēļi ar tapiņām, lai var noņemt un atkal uzlikt un tad izveidot tā, kā vizitācijas komisija bija teikusi. Bet, diemžēl, šai baznīcai nebija pārāk ilgs mūžs, jo 1768. gada 24. maija vakarā baznīcas tornī iespēja zibenis, un baznīca nodega. Šīs te pašreizējās baznīcas celtniecība, mūra baznīcas celtniecība sākās 1774. gadā un noslēdzās 1776. gadā. 21. februārī bija pirmais dievkalpojums, bet iesvētīta tika vasaras svētkos. Un tā kā šī pēdējā baznīca jau ir saglabājusies no 18. gadsimta otrās puses. Dievnams pēc savas būtības ir vienkārši, paužot luterāņu konfesijai raksturīgu askētismu, taču ietilpīga, nodrošinot 600 sēdvietas apkārtējo pagastu ļaudīm. Zvana tornī ir zvans. Pašreizējais zvans, kas ir tornī, ir uzstādīts 1911. gadā un ir lieca Rīgā Švenna Lietuvē. Un zvanu arī izdevās saglabāt Otrā pasaules kara laikā. 1942. gadā draudze bija saņēmusi ziņu, ka zvani ir jānodod metālam priekš kara vajadzībām, bet draudze bija veiksmīgi pagastam atrunājusies, ka tas nav padomes pienākumos neietilpst un kaut kā tomēr zvanu izdevās saglabāt un nenodot kara vajadzībām. 3 lietas, ar ko baznīca ir kā arhitektūras piemineklis un ir kultūras mantojuma pārvaldes pārziņā, tās ir altārs, kancele un ērģeles. Ērģeles ir ļoti īpašas, jo tur zināmā mērā var redzēt ērģeļa attīstības vēsturi.
Pirmās ērģeles baznīcā parādās 1856. gadā. Tās ir Liepājas ērģeļu meistara Krēsliņa veidotas ērģeles. Ērģeles pakāpenes tika pilnveidotas. Pēc tam pie darba jau 20. gadsimta sākumā ķērās Jēkabpils meistars Hermans un izveidoja vēl otru manuālu, pneimatisko manuālu. Pati baznīcas sēka ir veidota klasicisma stilā, ar vienkāršām līnijām, lieliem logiem. Arī iekšējais baznīcas interjers pauž vienkāršību, akcentējot vien dažus dievnamam raksturīgus elementus. Gan kancela, gan altārs ir radušies līdz ar pēdējo trešo baznīcu 1774.–76. gads. Altāra daļā ir vērojams, ka ir 2 piļastri, uz kuriem balstās šis te antablaments. Un retablā ir arī šī altāra glezna Kristus svētī. Par kanceli varētu teikt, ka tā ir ļoti vienkārša kokgriezumā veidots elements ar ļoti īpatnējiem izveidotiem āķīšiem, kas atvieglo draudzēji tomēr šo greznošanas, rotāšanas procesu. Dievnamā regulāri notiek atjaunošanas darbi, lai šo kultūrvēsturisko pieminekli būtu iespējams saglabāt un nodot nākošajām paudzēm. Pati baznīca ir arhitektūras valsts nozīmes piemineklis, un viņš ir jāsaglabā tāds, kāds viņš ir bijis. Un tas ir tas, kas varbūt visvairāk ir sabojājis, neizpratni, kā ir remontēt un darīt. Un tagad mēs mēģinām to visu atjaunot. Mēs esam ielikuši jaunus logus, vēl jāpabeidz. Mēs esam uzsākuši remontu pie jumta. Mēs esam saremontējuši torni un torņa jumtu uzlikuši jaunu. Un tā mēs turpinām. Lai novērtētu un izzinātu baznīcas vēsturi, dievnams ir atvērts ik sestdienu un svētdienu. Tā tūmā atrodas arī piemineklis, kas veltīts brīvības cīņu dalībniekiem, kas krituši par Latvijas brīvību gan Pirmajā, gan Otrajā pasaules karā. Mūsu ceļojums tālāk ved uz Ainažu pusi. Šeit vēstures faktus un liecības sevī glabā Ainažu svētā Arsēnija lielā pareizticīgo baznīca. Mēs atrodamies pie skaistā Ainažu dievnama. Un kāpēc Ainažos pareizticīgo baznīca? Šeit jau bija galvenokārt tikai luterāņi. Tas tāpēc, ka Krievijas cars apsolīja zemi tiem, kas pāries pareizticībā. Tad daudzi latvieši un igauņi arī pārgāja pareizticībā. Pavisam 1200 dvēseles. Un tie, kas palika luterāņos, tad sauca viņus par nodevējiem. Un draudze bija tik bagāta, ka 1894. 95. gadā uzbūvēja šo skaisto dievnamu. Baznīca tika uzcelta 1 gada laikā. No šķeltajiem laukakmeņiem un ķieģeļiem celtā būve pārdzīvojas jau vairākus 100 gadu. Neapšaubām, ka visgrūtākais izrādījās Otrais pasaules kara periods, tā laika ideoloģijas un valdošo politisko uzskatu dēļ. Vācieši īpaši necieta Krievu baznīcas. Ja? Lika noņemt visām pareizticīgo baznīcām zvanus un izkausēja lielgabala lodēs. Tātad arī šai baznīcai noņēma visus zvanus. Latvijas neatkarības gados baznīca darbojās ļoti aktīvi. Padomju gados, protams, baznīcas darbība tika pārtraukta, un pēc neatkarības atgūšanas baznīca 1995. gadā tika izremontēta. Galīgi sagrautais altāris tika uzbūvēts no jauna. Vispār viss tika sakārtots, izremontēts. Padomju gados turpat esot bijis noliktava, glabāti minerāli mēsli un milti. Tā kā baznīca izmantoja kā noliktavu, jo nebija atļauts ticēt Dievam un pievērsties Dievam. No draudzes dievnams padomju laikos pilnībā viss iekārtojums tika aizvests uz Salatsgrīvas pareizticīgo draudzi, viena liela daļa. Viena daļa arī aizgāja zudumā. Tā, kad 95. gadā draudze tika atjaunota, tad atgriezās atpakaļ no Ainažu pareizticīgās draudzes skolas psalmotājs Simeona Ķīša harmonijas. 95. gadā Rīgas Lietiešās mākslas studenti palīdzēja atjaunot šo ikonostasu, kas ir vissvētākajā vietā, kalpo kā priekškars. Sānos mēs redzam saucamās diakonu durvis, uz kurām ir eņģeļi. Labā pusē mēs redzam pestītāju un pestītāja māti. Augšā mēs redzam svētais vakarēdienas sižets ir.
Tur ir Jēzus Kristus piedzimšanas ikona, tad ir Dievmātes patvērums, un augšā mēs redzam svētbildi, kur it kā ir tēvs un dēls, kas neatbilst pareizticīgās baznīcas kanoniem. Un augšā vēl mēs redzam arī 10 bauslīši, kas simbolizē veco derību, un jaunā derība, kas simbolizē jauno derību. Mēs arī redzam šo te sauli, visu redzošā acs, ka Dievs, ka mēs esam tā kunga svētā priekšā, mēs esam tādi, kādi mēs esam. Ainažos cilvēku uztur arī konfesionālo sadraudzību. Arī laikā, kad pareizticīgo dievnamā norisinās nozīmīgi notikumi, tajos nereti piedalās arī citu konfesiju pārstāvji. Tādējādi atbalsts un draudzība iet roku rokā. Ceļojumā pa Limbažu novadu nonākam Lielsalacā. Lielsalacas evaņģēliskā luteriskā baznīca 1777. gadā celta kā koka baznīca, kas laika gaitā mainījusies, līdz pat mūsdienām saglabājot tās unikālās vērtības. Tad, kad uzceļ šo baznīcu, tad tādā veidā ir līdz 1855. gadam, un tad sākas lieli pārbūves darbi. Par to atkal savukārt ir dokuments, ko atrod baznīcas tornī, lodē ir atrasts dokuments. Šo dokumentu pirmo reizi atrod 1909. gadā, kad remontē torni, un nākamā reize ir pirms 2 gadiem, kad atkal remontē torni un noceļ lejā gaili, un gailis, kā arī uz gaiļas ekstes, ir rakstīts 1857. gads. Tas ir tātad tas gads, kad viņu remontēja. Vēstures avoti norāda, ka baznīca tikusi arī paplašināta, taču visvērienīgākās pārmaiņas tā piedzīvoja 1927. gadā, kad sagaidot baznīcas 100.
kā baznīca deg. Ugunsgrēka postījuma rezultātā gāja bojā viss baznīcas interjers, no dievnama palika vien drupas. Tā vairāku gadu desmitu laikā šeit nenotika nekas. Vienu brīdi pat bija doma drupas likvidēt. Tomēr par draudzes saziedotiem līdzekļiem atmodas gada periodā dievnams tika uzcelts no jauna. Rīgas amatniecības skolas audzēkņi, meistara Arvīda Verzes vadībā ir atjaunojuši interjeru, un meitenes ir šūšas altāra sagas, puiši koka darbus, un arī tas ir tāds jauniešu darbs, un par iedzīvotāju ziedojumiem. Neparasti ir arī tas, ka kancela ir bez altāra. Ir arī tāds baznīcas, kur tā ir. Tā nav vienīgā, bet šeit arī tā ir. Bet jāatzīst, ka to kancelu izmanto ļoti reti, jo mācītāji teikuši, ka tomēr tā sajūta ir tāda dīvaina un tāds, tu esi ļoti augstu virs cilvēkiem. Dievkalpojumi ir labi apmeklēti, un šī baznīca ir arī iemīļota laulībām, jo tāda balta, skaista, viegla, varbūt arī nepārāk liela. Tā kā šeit arī labprāt laulājās.